un es esmu projekta Demokrātiskie studiju apļi vadītāja. Šis projekts mums noris biedrībā Talantu pilsēta 2,5 gadus, un mūsu mērķis ir izplatīt studiju apļu metodi visā Latvijā. Par šo metodi es uzzināju Zviedrijā, Grundtvig seminārā, un Skandināvijā šī metode ir ļoti plaši pazīstama, tā ir demokrātiski pieejama, un tad mums radās doma, ka arī Latvijā mēs varētu pieaugušo izglītības, neformālās izglītības kontekstā izplatīt studiju apļu metodi, un tādējādi mums tāpat projekts ar Norvēģijas, Lichtensteinas un Islandes grāntu atbalstu un Latvijas valsts atbalstu finansējumu Demokrātiskie studiju apļi. Un mūsu veiksmes stāsts ir arī izdevās piesaistīt šim projektam Norvēģijas partneri, Norvēģijas pieaugušo izglītības asociācijas ekspertu Sturlu Bjerkaker, kurš arī viesojās Latvijā 2013. gadā un gaidām atkal 2015. gadā. Šis Norvēģijas eksperts mums stāsta par to, kā studiju apļu metode darbojas Skandināvijā, Norvēģijā un kā pieaugušo izglītība darbojas un attīstās Norvēģijā. Šī projekta ietvaros mums 2,5 gadu laikā ir plānotas dažādas aktivitātes. 2013. gadā veicām iedzīvotāju aptauju par to, cik daudz zina par neformālās izglītības metodēm un konkrēti studiju apļu metodi. 2014. gadā notika apmācības visos Latvijas reģionos, Zemgalē, Vidzemē, Kurzemē un Latgalē, un sagatavojām studiju apļu vadītājus šajos reģionos, kuri arī iesniedza mums savus studiju apļu plānus. Un 2015. gadā ir plānots vēlreiz atskatīties uz paveikto, uz tām izmaiņām, kuras mēs esam iekļaujuši Latvijas apstākļiem, pielāgojot šo metodi, un arī vēlreiz gaidām Norvēģijas ekspertu ciemos 2015. gada maijā. Sveiki, Laura, Talantu pilsētas valdes priekšsēdētāja, un Talantu pilsēta ir tāda biedrība, kurā darbojās un apvienojās gan biedri, gan brīvprātīgie, lai attīstītu dažādus talantus. Un tie ir dažāda veida radošie kursi, kā piemēram kaligrāfija un skrodarbnīca. Un tad mūsu biedrība arī diezgan aktīvi darbojās dažādos projektos, piesaistām finansējumu, lai varētu nākt darboties bērni, jaunieši, gan arī seniori. Sadarbojamies arī ar citām biedrībām. Un vasarās parasti notiek ļoti daudz dažādu projektiņu bērniem, kur var nākt un darboties gan radoši, kad izprast varbūt kāds atklāja savu gida talantu, varbūt kāds iemācās kādu reklāmas vai marketinga gudrību. Jā, tās jomas ir daudz un dažādas, bet arī mēs visi esam daudz un dažādi, un tie talanti ir katram savs, un mēs cenšamies nevienu šos talantus neapspiest. Esmu Ginta Kristjansone, Talantu pilsētā, un ne tikai darbojos kā mākslas pedagogs, un esmu iesaistījušies arī SIFI projektā Radošie apļi. Un tam mēs esam bijuši apceļojuši 4 Latvijas reģionus, Vidzemi, Latgali, Kurzemi un Zemgali, iepazīstinot ar šo te metodi un iemēģinot šo metodi, organizējot tieši radošo nodarbību, izmantojot to. Mēs izvēlējāmies katram reģionam atbilstošo krāsu. Tie bija mums tā kā atslēgvārdi krāsa, otrs atslēgvārdi bija materiāls, tas bija papīrs, un tad izējot no tā, tad dalībnieki veidoja savu kolāžu, atbilstoši tēmai kolāžu, un doma, lai šo te metodu tā kā iedzīvinātu, tad bija tā, tātad viņi dalībnieki tika iepazīstināti ar uzdevumu, un tālāk viņi vairāk bija
doma, ka viņi viens otru kaut ko pamāca, parāda, savstarpēji mēģina sadalīt pienākumus, kas viņiem jādara. Un es domāju, ka varētu tā reizi būt klase, piemēram, vai blokus, vai kaut kā līdzīgs, un bērni izvarīgi ar dzīves, tad varbūt. Tas nozīmē, ka vasarē var ienākt, jā, tajā lielā mājā. Tas laikam tā ir, ka šodien man ir ļoti pazīstat šos jauniekus. Nepazīstat, mēs kopā. Viens no tiem ir, kad Melnkalns pret košajiem daudzreiz. Tas nekas, kādreiz dzīvē staigā puikas un nabadzīgs citreiz. Tā likās man, ja man bija ļoti skaists žigulīts. Tad man jau pusauģu vecumā nepatika. Jo es nekomentēšu tā kopējā tendence. Sākuma galā sakārtojas kaut ko no pamatkrāsām. Jā, skicē nav zīmē. Es zinātu zīmē. Vai ne? Kā kārtoties? Formās kā viņiem šitā koks šitā, un tad ir kā ir. Man priekam. Un parādiet, noķeriet man to skatu, kur jums stūrī, saulīte, nu nav te. Kopējā tēmā darbojaties, jo tā iespēja tad arī parādās. Es zinu un es parādu tev, ja? Tā.